Esiet sveicināti! Mans brīnumainais dzīves stāsts. Pirmā grāmata Svētība un pirmais stāsts Spēks. Es lasīšu diezgan daudz, jo pat tās es ierakstīju un, ziniet, pusē ņēmu un es sāku domāt, kurā vietā kas notiek. Un tāpēc es lasīšu. Jo tomēr ir uzrakstīts gramatiski pareizi. Mana meitene mīļotā Ilzīte ir uzrakstījusi šo grāmatiņu brīnišķīgi, pārrakstījusi no maniem skribelējumiem. Un tā būs labāk. Tātad Spēks. Uz liepas muižas atkrituma izgāstuves, jo citur zem muižkungs nav devis, klejotāji krieviņi bija uzcēluši māju, bez pamatiem. Un tad viņi no tās mājas ir aizgājuši, un tā māja nonāks mana vectēva Augusta rokās. Kas no to sācis pārbūvēt pēc savu latviešu prātu. Naglas un visādi dzelži no zemes līduši laukā vēl mana tēva dzīves laikā. Toties zeme bijusi tik trekna, kas tādu, ko gribi, viss auga. Māja pilnībā tikus pabeigta 1927. gadā. Mans vectēvs Augusts bijis ne tikai lielisks krāšņu meistars, bet arī lustīgs lauku kapelas vadītājs, kur pats spēlējis sudraba ragu, altu. Protams, mājā bieži ir skanējuši marši, un līdz ar to mājas ir nosauktas vārdā muzikanti. Vecmāmiņa Kristīne. Vecmāmiņa Kristīne tāda īpaši ir. Viņa ir Martiņas, tātad Zilākalna Latvijas leģendārās dziedniece, Zilākalna Martiņas pārgaujas māsīca. Radojas jau tikai kāzās un bērēs. Un kamēr jauns, tikmēr tai gaujai jau tiek pāri, ir pārcelto priekš tam. Bet kā nāk jau gados, tad jau tā pārcelšanās tāda retāk un līdz beidzot viss. Tā tas ir, jā. Vecmāmiņai Kristīnei vismīļākā pārtika bija smalki sagriezti sīpoliņi vai sīpoli ar sāli un rupjo maizi. Protams, pa mazām graķītīm ir ieņemts arī tāds zāļu uzlējums. Pa tādam bišķītim. Gaja gan ir lietota trakoti maz. Tā, dažas reizes gadā. Kas tagad notiek veikalos? Ņemt tik ciet. Lieto viss 3 vai 4 reizes pa dienu, tad brīnās, ka veselība čupā. Tā tas ir. Par to ir jāpiedomā, vai ne? Tā. Tātad, jā, ēda vienkārši. Pa gaļas pateicu, tā salduma nav. Lietot nekādu izņemot cukurūdeni, sirds stiprināšanai. Mans tētis Ulds piedzima 1918. gadā. Tā, Liepas pagastā, bet arī viņa dzīvē jau tie brīnumi ir sākušies agri. Viņš pats man teica, ka 2 gadu vecumā viņš tā gulējis, viņu tāds dīvains, tāds liels spēks pacēlis gaisā un viņš teica, ka viņš ir vienkārši jūtas, ka viņi tur velk uz priekšu. Pirmajā reizē vecmāmiņa Kristīna notvērus viņu pie durvīm, ka viņš jau gandrīz lidojas laukā. Otrais arī pacēlies gaisā. Un jau gandrīz jau devies kaut kādās tur līdz sazinu uz kurieni. Tas spēks viņu vilcis. Un tad vecmāmiņas māte, un tātad mana tēva māte, tā ir bijusi milzīgi stipra dziedniece tajā Liepas pagastā. Un vienmēr staigājis tumšā drānā stēpta. Un tā ir teikusi, ka, lai šis neaizlido pavisam, lai dod kaņģā iemērcēt tādu knupīti. Tad tētis teica, ka viņam šis te dzēriens palicis uz visu mūžu tas vismīļākais. Redz tā, tas ir palīdzējis viņam gan kara gaitas iziet, gan dzīvē briesmu brīžos ir glābis.
Un tad es tā padomāju, bet tas nav rakstīts grāmatā. Sievietes, teiksim, sievas parasti grib, lai vīri nedzer. Bet bez iemesla jau nekas nenotiek. Un tagad nāk kāds dziednieks un saka, es tagad tev ņemšu nost to dzeršanu. Par to ir jāpadomā. Ja? Varbūt vienkārši vīrietim jāpievērš uzmanību savai sievietei. Sievietei jāpievērš uzmanību savam mīļotajam vīrietim. Ne? Tas nav rakstīts grāmatā. Tas ar citu. Labi, tālāk. Tad... Teica, ka tas dzēriens, tas knupīts bijis tik salds un lipīgs. Un garšīgs, ja? Un tad līdz ar to viņš viņu iemīļojas bija līdz mūža novakarei. Tā ir. Tā 5 gadu vecumā viņš sācis iet ganos. Pašiem bijusi viena govs, bet saimniekam Ķimermanim arī bijusi viena govs. Un abas bijis jānogana. Iedomājieties, 5 gadu vecumā bērnam jānogana 2 govis. Un tajos ganos manam tēvam Uldim ir iedzēlusi vai iekodusi odzi. Viņš ir uzkāpis uz odzes, tā ir iekodusi, un esot briesmīgi plūduši asins, ja? No tā kodiena vietas, un tā kā tā Anna ir bijusi vārdotāja, tikai dziedniece, vārdotāja, zālīšu zinātāja, tad viņi to vainu ir apvārdojusi un teikusi, ja viņš jau Uldis nenomirs līdz 20 gadu vecumam, tad viņam būs 2 dēli, un vienam no dēliem būs liktenis lēmis iziet cauri nāves lokam. Un ja viņš atgriezīšoties ar savu apziņu, vesels no tā nāves loka iziešanas, tad manam tēvam, tātad Uldim, būtu jānodod tam dēlam visas dzimtas, var teikt, dziedinošās zināšanas, teiksim, spēks jānodod. Izrādījās, ka tas bija es. Es gan izgāju tam nāves lokam cauri, ne jau tikai vienu reizi, bet vairākas reizes, tā 2 reizes tāds apzināts, un 3. reizē bija uz robežu. Bet to jūs visi dabūsiet, zināt, kad es turpināšu lasīt un arī stāstīt savu brīnumaino dzīves stāstu visās 3 grāmatās. Tātad 1. grāmata Svētība, 2. Ceļā, 3. Baltais sapnis. Viņu savu jau jūs dabujāt. Tā. Tātad, kas tur vēl ir rakstīts? Tur vairāk nav. Kurš jau gribēs, tas iegādāsies šo grāmatiņu, varbūt vēl var pasūtīt Solvitas izdevniecībā. Varbūt var izlasīt kādā bibliotekā, bet varbūt vēl ir kādā veikalā, Globusā vai Rozē, Jāņa Rozes veikalos. Tagadīties pagaidām tā, līdz nākamam stāstam.